kāpēc 96% nenotiek transformācija pēc grupu kursu, grupu manifestēšanas, grupu dažādiem pasākumiem, grupu pastaiga, grupu vēl kaut kas, vai ne? Viss saistīts ar grupām, grupu veida pasākums. Es saprotu, ka šis pasākums ir ļoti izdevīgs priekš šiem te kaučiem, mentoriem, kuriem ir izdevīgs no katra jums paņemt vēlams pēc iespējas lielāku naudiņu, lai varētu piepildīt savus mērķus. Bet ja mēs runājam par konkrēti tavas dzīves izdziedināšanos, tad grupu pasākums ir vienmēr virspusējs. Jā, tev pateiks, ka tu pats nedari, tev pateiks, kad vēl kaut ko nedari, bet neviens nebūs pat pieskāries pie tavām patiesajām emocionālajām problēmām. Nu, piemēram, ja es esmu coach un es skatos uz grupu, kurā, piemēram, ir 18 cilvēki. Vienīgo informāciju, ko es varu iedot, tā ir virspusēja informācija, kā kopumā vajadzētu rīkoties tādās vai šādās situācijās. Es viņus varu iedvesmot. Bet es nevaru izvilkt ārā no viņu sāpi. Es nevaru nokoncentrēties uz katru konkrētu cilvēku, jo man priekšā ir daudz cilvēki, un uz konkrēti viņa problēmu. Mans fokus kā kočam jau strādā tad uz tiem 18 cilvēkiem, uz to grupu, nevis uz konkrēti individuālu šo te individuālu pieeju. Bet šī individuālā pieeja ir nepieciešama, lai varētu tā iedvesmošana pēc tam strādāt. Ja cilvēkam ir sevis noniecināšana, vainas sajūta, kauns un daudz dažādas aizvainojuma formas, tad kā tam visam likt pa virsu iedvesmu, jeb motivāciju? Kā? Tas ir tas pats, kad sūdu spainis, kuram tiek uzlikt pa virsu medus. Kā to var ēst? Tāpēc arī 96% pēc grupām praktiski nekas nemainās. Viņi vēl padzīvo ilūzijā 2-3 nedēļas, vai ne? Bet principā ir nepieciešama individuāla pieeja. Ja piemēram, mēs salīdzinām, piemēram, grupas nodarbošanās ir, teiksim, kuģis, kas peld okeānam pa virspusi, neredzot, kas notiek okeāna dzīlēs. Tad individuālas sesijas, tā ir būtībā zemūdene, kura ienirst iekšā līdz pašai lejai un saprot, kur un kas ir noticis ar tavu dzīvi un kādēļ tu esi pieņēmis šādus te lēmumus. Tādēļ, ja ir svarīgi atrisināt reāli savas problēmas, bez ilūzijām, bez kaut kādām šitām te visām, tad svarīgi izvēlēties 1:1 darbs. 1:1, lai jūsu skolotājs varētu jums dot garantētus rezultātus.